Kas te ir? Kas te ir? Jā, mēs šoreiz tā ļoti ātri, bez baigām garām pauzēm, paspēsim ierakstīt otru epizodu, tādu nevis nākamo, nevis otru, bet nākamo, jo mēs te jau kaut kādu, man liekas, no decembra solījām, ka mēs viņu atvadīsim, bet vienmēr kaut kā nesnāk, un tad mēs sapratām, ka jāizmanto iespēju, kamēr mūsu lielākā kuldīga zvaigzne riteņbraukšanā ir uz vietas kuldīgā. Tā kā šodien mums ciemos ir Krists. Neilons, ja kāds nezina. Vakar. Kā tu jūties? Čau. Nē, man viss kārtībā. Super. Nav garāži, bet Nav garāži, ir terasa. Bet ir terase. Baigais prieks, ka uzaicinājāt. Jā, nav nepazīstam terase, ne? Nē. Ir būts, jā? Ir pabūts. Ir pabūts, jā. Štajā tu arī pastrādāja, ne uz Ričuku viengad. Covid gadā. Jā, pareizi, viņš Latvijas ķemis zviftā, Jā. Daudzos citos podkastos es tieši klausījos, kaut nesen kā pēdējā epizode bija Zoļā, un tad čaļi tur runāja par ritmbraukšanu, tad arī pieminēja, ka tu esi šeit mājās, negluži, viņi zināja kaut kur mājās braucis tieši to Covid laikā to čempionātu, jā. Tagad cilvēks zina, jā, pieminēja tev. Vienīgais, kuru piemin no ritmbraucējiem, es tu tur vairāk neviens citu nepiemin. Forši, paldies. Jā, tur vienkārši tas dēls baigi seko līdzi ar ritmbraukšanai. No viena, jā? Jā, un tam viņš arī, tā kā viņi ir no kuldīgas, tad viņi lietas kursā par tevi. Nē, es kaut kādu laiku, es pats arī viņus klausījos, bet neesmu pēdējos epizodes dzirdējis. Tā kā, tā tu esi mājās, pareizi? Es esmu, jā. Ilgu laiku. Salīdzinoši ilgu laiku šoreiz, man liekas. Kad tu pēdējo reizi biji tik ilgi? Kad tu pēdējā laikā, man liekas, pēdējos gados nav sanācis tik bieži. Covid gads. Tad, kad bija Covid gadā, kad bija viss norauts uz pilnīgākās pauzes, tad es īstumā mēs pat smējāmies, kad man liekas, kad Covid gadā man bija pirmās lieldienas pēdējo kaut kādu 11 gadu laikā, kas esmu bijis mājās. Nekad neesmu bijis lieldienās mājās. Neskaitot, kad kaut kad no Mūrjāņa laikiem, kad es mācījos, varbūt iespējams, ka kaut kādi vēl svētki, varbūt cilvēki nezin, ko vēl tu nosināji mājās beidzot? Dzimpuku? Jā. To es arī parasti kaut kur Norvēģijā svidu, bet Artiks Gonkā, bet sakrit arī šogad jābūt mājās Ziemassvētkiem. Tu jau domā par nākamo gadu. Jā. Bet tad iezīmējas vēl viena lieta, ko tu noteikti var pastāstīt, kas ar sportistiem varbūt, kur lielākā daļa nesaprot, bet jūs baigi neizvēlaties, kur svinēt svētkus. Točno ne. Tur, saprot, mums citreiz ir tāda svētki, kas mums ir, citiem nav. Pareizi. Un tur jau neviens neskatās. Labi, tur gluži Ziemassvētkos, protams, mums nav golns kaut kas tāds, bet... Jāņas visur nesvin, Jāņas kaut kādas saulgriežas jau viņi tur stin, bet... Parasti Latvijas čemps kaut kādās Jāņas, tas ir tad pa lielam, kad visi tie nacionālajie čempi, kad katrs ir savās mājās. Lielais brālis un vai uzžaunieks nesnāk katreiz. Ja baigi laika, tad arī kaut kur viņi dabūt ir iekšā. Pa starpai, bet atbildot tavu jautājumu, tie svētki tiešām ļoti bieži sanāk pavadīt ārpus mājām. Un tad arī līdz ar to varbūt netik ļoti viņas sanāk arī atzīmē. Bet vienmēr viņas vajag atzīmēt, cik ir labākie. Es domāju, vēl viena lieta, ko varbūt daudzi noteikti varbūt zina vai nezina, bet katrā komandā ir savu pieeja, bet... Forši. Vēl vienam vajadzēs bļēmbak. Man es jau izžu. Tātad tas ir lipīgi izrādās, ne? Tas ir lipīgi. Man es izžu. Par Es gribēju uzdot jautājumu par to, kad katrā komandā braucēji noteikti paši plāno kaut ko braukt. Kāda ir tā tava situācija? Kad tu vari kaut ko tomēr ieplānot, ko tu gribētu braukt no gonkām, tā kā kalendāra, vai kaut ko tomēr nosaka, vai kā tas ir? Piemēram, tu sēdi, šodien ar mums sēdi, un tev rītā pazina no komandas klausies, mums tur ir, gonka Polijā, Kristi, tev jābrauc. Nē, tas vairāk ir apusēji. Tas ir gan no komandas puses, gan no manas puses. Un tas nevis visbiežāk, bet vienmēr tas notiek tā, ka pirms sezonas jau tiek tas kalendārs salikts. Kad es esmu uztaisījis savu ideju, kāda varētu būt
kāds varētu izskatīties šis sacensību kalendārs. Komanda ir uztaisījusi savu ideju. Mēs apsēžamies decembrī pie viena galda. Salīdzinām, kas sakrīt, nesakrīt, izrunājam, kāpēc es tā domāju, kāpēc viņi tā domā, un tā mēs atrodam to kopsaucēju. Un tad, protams, kad sezonas gaitā, sezonai ejot, daudz kas mainās pa ceļam, un tad var gadīties tā, kad notiek kaut kāds plānu maiņas, un tad kaut kāda tur varētu kaut kādas sacensības izkrist, kaut kādas sacensības nāk klāt, bet es neteikšu, ka tā nenotiek, ka tev gluži, vismaz man personīgi tā nenotiek, ka man iepriekšā dienā pazvan un pasaka, Kris, tev rītā jākāp līmašīnā un jādodas sacensībā. Bet tas tomēr ir noteikti arī no tavas kaut kādas nelomas komandā, bet no tava, bet varbūt, visdrīzāk, kā tev noteikti tu zini. Jā, nē, tā ir, kad pavisam noteikti, kad es teiktu tā, ja es būtu iespējams kādā citā komandā, jauns gurķis, tad varbūt man gribētos teikt, ka varbūt no tās komandas tā attieksme būtu bišķiņa savādāk, kad viņi man pateikt, visu tu brauc to, un nav, man palielam nav vārds. Bet ar šo komandu, pat cik esmu ļoti ilgi jau kopā, un es ļoti labi zinu komandas vadību, viņi ļoti labi zina mani, tad varbūt šeit es nedaudz, varbūt šajā komandā man ir nedaudz lielāks vārds, kad es varu izteikt savus domas un pateikt. Tu vari ietekmēt kaut ko. Jā. Tad ir seko nākamais jautājums. Noteikti jautājums lielākā daļā ir, kāpēc atkal Izraela? Un šoreiz tas jau ir tāds ilgtermiņa garāks līgums nekā varbūt iepriekš bijis. Tas ir tavā karjerā garākais līgums. Iepriekš ir bijuši 2 gadi visu laiku. Jā. Un tad pēc pieredzes tu apmēram zini, cik bieži piedāvā vispār goņiem 3 gadu līgumu? Man liekas, ka tas īsmā pat paliek ar vien populārāk, tie garie līgumi. Bet varbūt daudz jaunākiem braucējiem piedāvā. Gados jaunākiem braucējiem piedāvā garāks līgums. Vai tev ir komandas biedrs, kuram ir labs 5 gadu līgums? Jā, 5 gadu līgums, Derek G, jā. Tā kā viņš ir diezgan jauns. Jā, bet ir arī kāds, kurš ir vecāks ar garāku. Pieredzējušiem. To mēs neaizskarsim. To tev mēs neaizskarsim. Bet kāpēc Izraela? Es domāju, tur arī bija tas viens no tiem iemesliem, arī, ko mēs tikko minējām, kad iespējams man ir kaut cik savu teikšanu komandā, tā kā es teicu. Es varu atnākt ar savu ideju, nolikt uz galda, un mēs varam par to diskutēt. Un visticamāk, arī tā ideja tiks realizēta. Tas kā es esmu iztēlojies to visu pasākumu. Aiziet uz citu komandu, arī, ko jau minējām, kad visticamāk man nebūtu tāda teikšana, varbūt es būtu nedaudz vairāk kā pudelē korķis, kur sūtīt kaut kur visur, lai tikai aizpildītu caurumu. Un man noteikti vajadzētu atkal kaut kādus savus 2 gadus, lai sev pierādītu, lai tiktu ārā no tā status. Un tā ir tikai mana vīzija, kā es to visu esmu iztēlojis. Varbūt tā nemaz nav. Cik pilnu gadu tev jau ir Izrēlā? Šis ir 7. Šis ir 7. un tad tev principā līgums ir šobrīd tā, ka būs 10 gadu pilnu. Jā. 89. Vēl 10. 10 gadi, jā. 10 gadus tam būs nobrauc. Un citā komandā tas nebūtu noteikti 3 gadu līgums, vai labāk gadījumā 2. Tas ir ideālā variantā 2. Tas varbūt, es saku, tas nav varbūt tik būtiski šobrīd. Tas gada skaits nav tas būtīgākais, bet nozīme ir bijusi tomēr tam, ka tu saproti, ka tu vari kaut ko iet. Vienmēr sakot, es tiešām... tās ir tās, ka tev dod iespējas komanda. Tieši tā, man ir savas iespējas, un man godvārds, kad šo līgumu, kad es pagarināju šo līgumu, tad man bija tāds moments, kad es apsēdos pie galda un saliku plusus un mīnus uz papīra. Jo, protams, ka man ielaužās galvā tā doma, kad es gribētu pamēģināt kaut ko jaunu. Un šeit gribēju jautāt, nav bijis tā, ka, protams, ka gribētos? Protams, kad ir tā doma, ka tev liekas, kad jau, es negribu teikt apnīgi, bet... tu zini vienu to, tu zini to, kā... Nomainīt vidi. Jā, jā. Tā sajūta vienkārši tāda, kad varbūt gribētos nomainīt vidi. Aizbraukt ekskursijā vienu gadu citur kaut. Jā.
Katrai komandai ir tā savu sistēmu. Labi, šo tu zini jau diezgan labi. Nē, šis ir tas, man liekas, tāda tipiska lieta, tāda, tev ir laba komforta zona, un it kā teorētiski varētu kāpt ārā no viņas, bet ir varbūt mazliet bet tu nezini, kas tev sagaida tur. Tur tā lieta, ka es nezinu, kas man sagaida, un ir iespējams, ka tur sagaida labāk apstākļi, bet atkal ir iespējams, tur nesagaida tik labi apstākļi. Jo piemēri ir visādi. Piemēri, protams, ir visādi. Bet man tā doma ir tāda, kamēr es šeit jūtos labi. Tad kāpēc mainīt? Kāpēc riskēt? Jā. Nē, protams, viss pie kam manuprāt, ir arī tā, ka, jo tev ir garāks līgums, ja tev, piemēram, gada līgums, tu jau, principā, momentā sāc stresot par to nākamo. Kāds ir tās sajūtas? Tieši ir otrs, ir šitie, braucēji, tev pašam arī bija neskaitāms reizes, kad tu zini, ka tev ir 2 gadu līgums, tu to pirmo gadu droši nobrauc, un tad ir tas nākamais gads. Un tu zini, ka tev vajadzīgs līgums ir. Un man liekas, to arī lielākā daļa nesaprot, kad var jau būt arī tā, ka tev beidzās tas līgums un balīt beigusies. Protams. Es domāju, tas ir atkarīgs. Tas ir atkarīgs no paša braucēja. Es zinu, kad ir stāsti, kad ir tādi braucēji, kuriem tas palīdz tieši, kad ir tas līguma gads. Jā, kad ir tas līguma gads. Man personīgi, man arī tas motivē. Godvārds. Man tas motivē. Vismaz tā es esmu sev pieķēris. Bet es nevaru teikt tā, ka tagad dēļ tā, ka man ir līguma gads, kad es tur šausmīgi pēkšņi sāku uzliekt augstāk par savu pakaļ un sāku rādīt kaut kādus tur baigos rezultātus. Tāda atšķirības neredzu. Varbūt es redzu to, ka man nedaudz tā motivācija ir savādāk. Bet es zinu reāli braucējus, kuriem ir. Viņi piemēram, noslēdz 2 gadu līgumu, 3 gadu līgumu, 2-3 gadu klusums, pienāk līguma gads un viņš pēkšņi sāk visu vinnēt. Tāda arī piemēri. Bet citiem varbūt tas stress pārāk liels. Bet no otras puses paskaties, tev ir līguma gads. Tu jau vari gribēt uzliekt augstāk, un tu vari būt baigi motivēts, bet tev nedod gongas. Tas arī ir, jā. Visādi, jā, tieši tā. Un tev ir principā, tāpēc no gonkam tev ir pilni 7. gads šis bija Izrēlā, jā? 7. jā. Šis ir 7. Tev ir 7 gadu laikā, principā, tu startes uzlikt 6 Grand Tourē. Jā, jo pirmā gadā mēs nebraucām nevienu Grand Touru. Tad principā katru gadu tu esi baies vai Giro vai Tour de France. Jā, tieši tā. Jā. Tas arī redz no komandas. Tas arī ir, jā, kaut kāds jā, protams, ka tev dod tās iespējas. Jo pirmos 2 gadus mums bija kalendārā, nevis pirmā gadā mēs vispār nebraucām, bet tad nākamos 2 gadus mums tikai bija 1 Grand Tour gadā. Giro? Ko, protams, ja mēs esam komandā 3 braucēji, tikai 8 tiek pie starta. Kāda ir tā sajūta? Tu pats labi apzinājies, ka uz to startu, uz to Giro vai Tūri vai vēl, tu tiks tie 8 braucēji. Un, jo vairāk šogad jūs esat prokontinentālā komanda, nozīmē, ka jums bija iespēja braukt 2 Grand Tours. Šogad jā, mēs nākamgad, nezinu, mums vēl jāsagaida, bet viss tur ir. Varbūt iespējams visi 3, jā. Tas nozīmē, ka tas ir 16, 24 braucēji, kāds paliek aizbortā patās, un kāds dublējās, kāds brauc varbūt tur, Giro un vēl. Un kāds ir tā gaidīšana? Ir tāda, cik tu esi droši par to savu vietu, vai, nerunāt par traumām un vispār, kas var ietekmēt to visu, bet tas process jau pats par sevi, jo to jau citiem liekas, ka tu zini to jau, decembrī, bet visdrīzāk. Nē, pirmkārtām ir tā, ka decembrī nav tā, ka, piemēram, noteikti daudziem ir sapnis tur braukt Tour de France un tā tālāk. Bet ir arī tādi braucēji, kas, piemēram, negrib braukt Tour de France. Viņi grib braukt Giro vai vēl. Līdz ar to jau decembrī no tiem 30 braucējiem jau atkrīt vesels bars. Jums paliek 15, pieņemsim. Jā, tā arī ir. Tur jau uzreiz jau startā atkrīt tie, kas brauc jau Giro, tie nemaz nedomā par Tūru. Labi, tur varbūt 1-2 arī vēl. It kā Tūri vēl plānā ir kaut kas tāds. Bet pa lielam sezonai ejot, apmēram ir uztaisīts tāds garais saraksts, long lists, priekš Tūras, kur ir apmēram tie 12 līdz 15 braucēji. Piemēram, mums šogad bija 12 braucēji. Un brauc tikai 8.
Un tad tur tas stresa līmenis, tur viņš ir. Nu, jā, Tur arī ir, ka tu zini, ka tu esi viens no tiem 12, un tu zini to, kad aizbrauks tikai 8, un nav tā, ka, es domāju, ja tu neesi tur Pogačārs vai kaut kas tāds, tad... Nu, vienkārši es skatījos to filmu par Tour de France, un tur ir Quickstepā vienā gadā Ala Filipa vienkārši atstāja. Nē, tāpēc es saku, tur pat arī tāda zvaigzne, zvaigzne. Arī, jā, citreiz. Un viņš bija vēl pēc tam, ka tajā gadā pasaules čemps. Bet, jā, saprotie, 8 braucēji tikai brauc, un ir 12. listē, un... Sanāk, vēl 4 paliks. 4 paliks. Bet kā tur komandā ir? Ne jau tu personīgi tagad ej un runā ar sporta direktoru, ka tu gribētu kaut ko braukt, tev kāds pārstāv? Nē, es pats savu pārstāvu. Tā kā menedžers vai kas, tu tev runā? Nē, par to nē. Nē. Tās gonkas tur, kuras tu plāno braukt, kuras tev patīk, tu vienkārši pats informē komandu? Tas vairāk, to es informēju komandu, protams, es darbojos savu treneru kopā. Mēs apmēram sporta direktors vienkārši pieņem lēmumu beigās, pasaka, kurš brauks, kurš nebrauks. Jā, bet runājot par to Tour de France, par Grand Tourēm, es saku, ir tas garais saraksts, un tad ejot cauri nometnēm, ejot cauri sacensībām, kas ir pirms Tour de France vai kurs Grand Tours. Tad komanda arī redz, kurš ir tajā labākajā formā un kurš ir gatavs braukt to sacīkst. Un tad viņi pēdējā brīdī pieņem to lēmumu. Tā kā, ja mēs ņemam kā piemēru šogad, tad es par savu dalību 100% uzzināju Latvijas čempu laikā par to, kas startēšu Tūrē. Tad priecīgi, principā, komanda gatavo uz startu vairāk. 12 čaļus. Tagad, piemēram, šogad mums gatavoja 12 čaļus. 7. Bet 8, 4 atkrīt. Mums vēl bija kopējā sapulces treniņu nometnē. Mēs bijām visi 12, mēs bijām Augstkalnē nometnē, sēdējām kopā, visi trenējās, un visiem galvā ir doma, kad viņš startēs to tūri. Bet patiesībā 4 mēs startēs. Mums vēl bija kopējā sapulce, kur mums kopējā sapulcē pasaka, jūs visi 12 esat. Šie 12 braucēji, kas šobrīd šeit sēž, jūs esat labākie 12 braucēji, kas mums ir komandā. Jūs visi esat pelnījuši startēt tūrē. Bet no jums labākiem 12 tiks atlasīti labākie 8. Un tad arī, es tāds spriedzīt, tur ir viss iekšā. Pēc tā mirkļa, tad, kad nosauc, tur nav komandā tāds, viņš nav stiprāks par mani, tur mēs tāda, nav pēc tam tāds neskatās neviens šķību viens uz otru, bet tāda. Dažāds saka, uztaisīja YouTube video. Rūgtums kaut kāds paliek jau kādam. Nē, protams, ka paliek, bet kā ir, tad, kad parasti to nedēļu pirms tūras nosauc, tad jau tu kādu pusotru mēnesi nesatiec tos, kur nav paņemt līdzi. Līdz tam laikam jau tās emocijas tāpēc ir tas čempionāti izdomāt, lai visi aizbrauc pa mājām un tad paziņo. Jā, jo tu jau tad nākamo mēnešu ietvaros, ka es satiec tos, kuriem brauks. Tu arī, jā. Jau garīgais labs ir, uz pirmo nedēļu. Nē, es vienkārši atceros, man liekas. Jā, es attiekās tie 8. Tas bija pirms pirmā Giro, man liekas, ka bija pirms pirmā. Ka mēs braucām, es biju pie tevis Gironā, un mēs braucām treniņā, un tad tu visu laiku tā kā, mēs jau tur runājam, teici, brauks vai nebrauks, un tad tev atsūtīja ziņu treniņā tieši, ka tu brauks, un tad bija tāds happy moments ir tīkākais. Bet tas arī bija. Nē, tas bija krūti tieši tā. Jā, tas bija kaut kādā pavasarī jau, jā, arī laicīgi. Jā, bet Giro arī pavasarī. Jā, es vienkārši iedomājos, kad es varēju būt pie tevis un Giro, jā. Jā, tā kā tas noteikti ir tāds. Nē, forši vienreiz man atstāja aizbortu. Tas bija... Tūrē, ja? Vai Giro? Jā, tad pagādnē. Jā, man atstāja... Nē. Stāsts, kur ir arī stāsts. Aizlaidu čals uz Giro, noliku uz muti, pēc etapa. Jā. Tas ir pirmais etaps, ne? Nobrauc pirmo. Bet uz muti noliku pēc etapa. Un uz viesnīcu ležot. Apmēram. Un... tur Giro beidzās, un tad ķipa uz tūru brauks. Un tad arī aizbraucu uz nometni, un viss baigi forši. Un, labi, es neteikšu, ka es tur biju nenormālā formā. Es neteikšu, ka es biju 100% gatavs tūrei. Bet izskatījās tā, ka pēc pirmās nedēļas, nobraucot pirmo nedēļu tūrei, vajadzētu būt tā, ka 2., 3. nedēļa ir ok. Un tad,
beigās kā jā, brauks, bet, beigās pateicis. Labi, jā, bet tev īstenībā tā objektīvi paņem, tas ir atslēga lūzums, tur tomēr atkal, ja tev tas ir Giro maija, protams, jūnijas, jūlijas, baigs strauji, un tev pašam, protams, liekas, ka ierunājas cilvēks. Es domāju, ka pilnīgi pareizi. Nē, protams, es arī komandai pateicu, ka es pilnībā respektēju jūsu to izvēli. Pilnībā viņu respektēju. Un tāpēc es skatoties to pirmo etapu, ka tur bija tie Moses Zavoli vienkārši. Jā. Es tur nekādu, protams, kādu ļaunu prāts nevaru. Tur gal galā arī tur otrā pusē sēž profesionāļi. Viņi redz, kādā situācijā es esmu vai cik es esmu gatavs. Viņi pieņem lēmumus. Tā kā es domāju, ka, ja viņi tādu lēmumu pieņem, tad tas visticamāk bija tas pareizākais lēmums. Jā, un ja mēs skatāmies ar tām tūrēm, tad tā, tam sacensībām, tad mums pievēršamies mazliet par to sagatavošanos procesu. Pieņemsim, ir tas sagatavošanas process, cik es esmu novērojis. Tev citu gadu bija sagatavošanas process caur sacensībām, tad šogad... Tu esi mainījis pilnīgi visu. Jā, kad jums, principā, sacensība, tieši pirms pašu tūras bija sacensība, bet, principā, pirms tam bija beigais starpa, ka jūs, principā, bija brīvi tieši no sacensībām. Tad tā likās tā, taktika savādāk vai piegājiens, Man liekas, vispār, es jau Kristam jautāju kaut kad šodien treniņā, vai drīkst jautāt, jo es jau gan izmuldējos iepriekšējā epizodē. Šogad mēs zinām ritīgi, ka tu esi pamainījis par visu to. Pirmkārt, tagad Ģirds saka, tev ir mainījusies arī tā gatavošanās uz tūri, kā tu gatavojies. Agrāk tu tiešām brauc caur sacensībām, bet ir arī viss cits, un visi jau noteikti pamanījuši, ka ir, noteikti pats es varbūt pamanīju, kad ir citādi, ir kaut kāds savu veidu progress. Teiksim tā. Protams. Un tad... To, ko tev nav žēl stāstīt. To, ko tev nav žēl stāstīt. Joki. Bet, kas ir tas, kas ļauj tā braukt? To var nopirkt. Nedomāju neko sliktu. Nē. Es sākšu ar to, kad pa lielam jau, tā kā es teicu, decembrī apsēžoties pie galda ar komandas vadību, nospraužot tos mērķus, tad tajā brīdī, kad tu jau ieķeksē to, kad jūs abas divas puses vienojas par to, kad pieņemsim gatavosimies tūrei, tad no tā brīža jau tas sacensību kalendārs jau tiek veidots, lai pēc iespējas tu būtu labāks uz Tour de France, pareizi. Un tad visam pa virsu iet, nometnes, viss uzturs, arī tas, cik tu pats esi ļoti motivēts strādāt ar sevi un ņemties, bet šis bija tas gads, kad es visticamāk, tagad tu pareizi saki, es pamainīju ļoti daudz ko, jo es arī neesmu baigais, es neesmu viens no tiem braucējiem, kurš baigi priecājās par Augstkalnes nometnēm. Jo kaut kā visus gadus, kad es gāju, mēģināju šīs visas Augstkalnes momentus, kaut kas man līdz galam nav paticis, bet šogad, man bija pirms tam kaut 2 gadus pauze, nebija vispār Augstkalnē atradies, un tad šogad likās, kad atkal vajadzētu atgriezties un mēģināt atkal caur, kas ir vispareizākais veids, kā gatavoties lielam sacensību blokam, un tad devos uz Augstkalnu. Un arī noteikti ciešāka sadarbība ar komandas uzturspeciālistu. Es nācu ar tādu, kā viņu sauc, ar ierosinājumu es nācu, kad vajadzētu varbūt mēģināt nomest svaru. Varbūt, kas tieši tā, daudziem tas liekas ļoti smieklīgi, jo daudz jau tā jāsaka, var man caur redzēt. Bet īsmā tā arī bija šitā arī tieši man uztur speciālis pasties, un tāpatās arī pasmējās. Bet, es izstāstīju viņam to savu ideju par to visu, un viņš teica, labi, mēģinam, skatāmies, un tā arī strādāju, kaut kā visu to puzli saliekot kopā, tas rezultāts arī. Bet cik tas ir, tagad minēja, nomest svaru, cik tas ir viegli, pieņemsim, ja tu esi nometnē ar citiem čaļiem kopā, kā jums ir tas dienas režīms? Tu jau pats uz veikalu neiet pirkt ne makaronus, ne miltus vai tā tālāk. Kā tu to var izdarīt? Sakojot,
Izvēlēties, es vairāk to domāju, tu viesnīcā ir kaut kāds ēdienkārt. Jā, bet mums jau, šefs gatavo pavārs. Jums ir tad komandai... Tas viss notiek, komandai pavārs. Tas viss tiek saskaņots ar pavāru. Uzturspeciālists pasaka, ko šodien čaļi ēdīs. Un tad uzturspeciālists tev iedod plānu, ko tu šodien ēdīsi. Zikā, es domāju... Es ar sievu varētu sarunāt, ja? Es ar savu svaru. Kaut kāda radniecība ir, moši tev pastāv iespēja. Es zinu, ka viņa sieva var apmācīt tavu sievu varbūt. Bet te jau atkal tas nākamais jautājums tev paskaties, vai tu kaut ko gribi vēl novest? Bet jā, atgriežoties pie tā sagatavošanās posma, es domāju, ka īsumā, es pats arī ievēroju to, ka kaut kā tiešām es ļoti labi jūtos tūrē, un man liekas, ja man kāds pirms tūras pateiktu, tev būs tāda tūra, es noteikti viņām tādu, kāda man viņa bija. Un es domāju, ka visticamāk arī, tie liekie zaudētie liekie kilogrami, tās drīkst teikt liekie kilogrami. Nē, noteikti. Cik tas ir, piemēram, no maz uz vēl mazāk? Cik, piemēram, tev bija maz, tu nometīji cik? Es nometu 4-5 kilogrami. Tas ir ļoti daudz, liekas. Ņemot vērā, ka tev viņi nav baigi daudz. Jā, Tu nogriez kaut kādu nieri vai ko? Matus. Bet, tas es domāju, ka vairāk vai mazāk tas parāda to, ka tas nav no 120 kilogramiem zaudēt 4 kilogramus. Ja, principā ne no kā zaudēt vēl 4 kilogramus, tas vienkārši liecina par to attieksmi, kādai ir jābūt vienkārši. Un šitas ir tas, ko es gribēju jautāt. Kam jāiet cauri ne tikai treniņu procesam, bet arī tā ikdiena, kāda viņi ir, vienkārši, lai tu kaut ko sasniegt. Labi, tas, kad tu kaut ko daudzāks pastāsti mums, varbūt tas ir skaidrs, bet, piemēram, pirmais, ko noteikti jāsaprot, tu 4 kilograms vienalga vai 5 nenometi, tev paziņoja Latvijas čempija, tas ir jūnijas, ok, pātri, tu neizdomāji mājā, es nometīšu vēl 5 kilograms. Noteikti jau, ka nē. Otrs tas, ikdienā, tas ir, tas visdrīzāk, cik ilgu periodu tas ir tas struggles ar to, kad, tu nevar tā... No decembra, ne? Jā, Nē. Tā reāli, protams, kad no decembra es sāku skatīties. Pievērst uzmanību. Jā. Es sāku pievērst uzmanību, ko es ēdu. Bet tur es varbūt to svaru tik ļoti vēl nekontrolēju, jo tur vēl ir visas tās pavasara klasikas, un tur tev nedaudz vajag, bišķiņ būt, tev vajag jaudu līdzenumā, jo tā ideja visu to nomest tos kilogramus, lai būtu nedaudz vienkāršāk tikt augšā kalnā. Tā doma visam bija. Ko tu smējies? Es vienkārši atcerējos vakardienu. Man ir jānomet 10. Tad. Bet mums jau vēl nav kalna. Tieši man, kad es tiešām sāku iespringt par svaru, tas bija pēc pavasara klasikām, kas ir aprīļa beigas. Okay. Tas jau ir, es biju domājis kaut kādu februāru jau tu sāku tur. Nē, tad vairāk vienkārši kontrolēt tāds, kāds man tajā brīdī bija, un es saku vienkārši. Bet tev izdevās arī tas, ka tu varēji, iegūt svaru un nezaudēt jaudu? Jā. Tas jau ir tas benefits, kas iesaglabā noteikti. Tas īstenībā bija vislielākais risks šajā visā, jo es saku, es neesmu nekad kaut ko tādu mēģinājis, zaudēt svaru, un vēl jau vairāk 4-5 kilograms. Uz to manu svaru tas ir ļoti daudz. Un tas bija tas lielākais risks zaudēt jaudu. Bet runājot, ar uzturspeciālistu runājot, ar mani treneri, saliekot visu galvas kopā, visam likās, ka tas ir reāli izdarāms, nezaudējot šo jaudu. Un tad riskējām. Man vien brīdi bija tā, ka mēs to visu darām pirms tūras. Mēs reāli šo risku, parasti jau to vajadzētu izmēģināt pirms tam kādu laiku. Jā. Bet šoreiz risks atmaksājās, un tagad arī turpmāk zināsim, ko darīt. Bija dienas, kad tāds apampaka tik ļoti gribējās. Es vēl tieši arī prasīju, par ēdienu kvalitāti. Tur, cik ļoti pievērš uzmanību tam, tur neparastie makroni vai neparastie rīsi, vai tur tādu olu, bio-olu, vai nezinu. Tur. Protams, ka tu veikalā centies nopirkt
kvalitatīvu to produktu, jo nevēl ir tas teiciens, kādu degvielu tu liesi, tad arī tā arī tu funkcionēs, brauks. Bet, jā, un tad es, par to ēšanu arī, tad, lai es domāju, tādi amatieri, kas mums lai saprast, ka tā ēšana vienā brīdī tev neatsaucās treniņu procesā. Treniņi, cik es saprotu, vienkārši lādē iekšā maksimāli daudz. Es neteikšu, ka maksimāli daudz, tas arī ir atkarīgs. Ne maksimāli, bet principā treniņos... Tu reāli ēd. Jā, tu nemēģini, kā saka, arī treniņos, kā saka, tagad nodzīt nost kaut kādu uz treniņu rēķinu. Piemēram, manā programmā man nebija tā, kad man ir smags treniņš un tagad, lai es dabūtu savu kilogramu nost vai vienalga, cik es tagad mēdīšu smagā treniņā. Es reāli treniņos ēdu, un es ēdu tā, ka es pat nevaru dabūt iekšā. Bet, es saku, tur otrā pusē strādā cilvēks. Tā ir tā atbilde, ka vienkārši bieži vien, man liekas, tā, kur nokļūdās tādi kā es vai vēl kaut kas. Mēs eksperimentējam pa sevi, vai ne? Ka vienkārši domā, ka neēdīs treniņā, un tā jau ir, ja tu neēd treniņā, tu nokrīties svarā, bet beigās tu apēd mājās cūks galvu. Nevar tupi skaitīt dienas kalorijas un mēģināt, kāds saka, tādā veidā, tev tomēr jāskatās, kurā brīdī tu viņus uzņem, kur neuzņem, un kur tu viņus sadedzinās, un kur tev viņus vairs nav vajadzīgs. Un arī, kad viņas ir vajadzīgas? Mēs runājam arī, kad ļoti līdzi skatās arī, pieņemsim, ir tās, ka tu šodien ēd rītdienai. Jā, tā arī. Šodienai rītdienai. Kuras bija tavs sliktākās dienas? Brīvdienas. Brīvdienas bija vakariņas pirms brīvdienām. Vakariņas pirms un paši brīvdienas, bet brīvdienu vakariņas? Brīvdienu vakariņas jau ir normāls. Bet brokas dienas ir jau tāds, ka... Trikīt. Tev jāiet kaut ko citu padarīt, lai nedomāt par ēdienu. Tas ir tas, un tā ir tā... Man liekas, tas, ko Ģirds teica, man liekas, otra lieta, ko cilvēki nesaprot, bet treniņā tu tiešām nav tā, ka treniņā tu skatījies, vai tur nezinu, Snickers un banāns vai kaut kā. Es ļoti nopietni piegāju. Arī treniņos skatījies, Jā. Es šajā gadījumā, protams, ka man arī reizēm aiziet tur snikerīts, aiziet vēl kaut kas pa ceļam, bet kaut kā es saku, šitajā periodā es biju tā ieracies iekšā tajā visā pasākumā. Es zinu, kas tev mājās bija, tev līdzā bija, ko tu ņēmi līdzā uz gonkām? Jā, uz gonkām. Kas tev, lai tu varētu nokontrolēt, kā tev iet process? Visi tie pričendāļi, ko tu vadāji līdzāk, es nezināju, ka tāda eksistē vispār. Jā. Tāpēc es saku, es biju. Pārtikas svari vienkārši čalis ņem līdzā uz viesnīcu pārtikas svarus un vēl pats savus svarus un vadā Garmin vienkārši padusē. Es te šodien atbraucu ar savu, zikā, tie lielie tie cūku svari, kas kā virsū. Jā, bet es tev saku, es biju tajā visā pasākumā tik ļoti iekšā un gribējās. Šī ir tā melnā aizmugure zem tās labā rezultāta, ko varbūt visi domā, ka tu tur, nezinu, pielika arī treniņos, bet arī bieži vien redz... Tas viss, ko ikdienā neredz, jā, ko neredz, un patiesībā tas ir baigais darbs. Kas ir jāiet cauri, lai, principā, tu sasniegtu rezultātus kaut kādu mērķi, kad tur ir 101 sīkums, kas ir svarīgs, un kas tev ir... Vai... kaut ko citu savādāk, es gribās, ja mēs te pēdienu. Es runāsim visu dienu. Tā ir vakarā normāli pieslāņas. Vēl ko mēs kur bišķiņa aizkadrā aizskārām par tām kalorijām. Tā, lai saprot cilvēku, cik ļoti daudz tu sadedzini un arī uzņem. Jā, mēs teicām, viens Tour de France etaps, pirms nosacīt vidējus, kurš ir 4 stundu garumā, cik daudz kalorijas aptuveni tiek sadedzināts un cik tu dienā uzņem apakaļ kalorijas, lai nākamā dienā nobraukt tādu pašu etapu. Pieņemot, kad cik bija cilvēkam normālajam ir 2000 vai cik ir pusi? Jā, 2,5. Jā. 2 ir minimums, principā. Pieaugušam vīrietim 2,5 skaitās normāli. Kaut vai 3. Līdz 3. Ar visiem cepumiem viņam ir 3. Tad rēķina tādā tūras etapā, tur nodedzini, es teiktu, pa visu dienu, jā? Savus 6000.
6000 kalorijas, un tad līdz ar to arī tas ir tas, ko tu uzņem apakaļ. Kas tev ir vajadzīgs uzņemt. Bet tad jau tūri tev bija tā kā food festivāls. Līdz aknām dūrās jau tas ēdiens. Jā. Principā tev jāēd ir vairāk, kā tu var apēst. Pa lielam, jā, tā arī ir. Tu tā kā tāds slimnieks izlaists ārā vienkārši līdz tūrē, vienkārši tur salāt labs un iet prom no cepuma paks, un tā kā sākās tūri, vienkārši, kur tas furgota paika? Jā, bet tad atkal pienāk tūrē brīvdien, kur tu atkal. Tu tādā kā līdz. Jā, tas viss tā. Tad jūs visi ieslog tajā furgonā, kur nav nekas pie riteņa, vienkārši nelaiž ārā. Ar trenažieru vienkārši minās. Labi, pa pašu tūri. Kāda ir tā, kāda ir tā sajūta, kad, visiem ir skaidrs par to vienu, tur bija daudz skaistu etapu un daudz labi performance no tevs, bet, tāds spilgtākais tieši, 4. vieta un tā sajūta, ka tu esi, cik tur bija palikuši 3 kilometri pirms beigām un tu esi priekšā un tad tu vairs neesi. Jā. Tik tuvu, bet tik tālu. Jā. Jā, Rūgtums paliek. Pāris dienas nācās mēģināt pārstrādāt to visu to. Bet tās emocijas, piemēram, tev, kad tu biji priekšā. Foršas emocijas. Protams, kad tu esi priekšā, tu veido šo sacīkst. Tās visas emocijas ir krutas, bet tu tajā brīdī domā, kā lai ātrāk ierodas finišam. Un kā lai izdara tā, lai neviens tev nenoķert. Un tad, kad tu netiec līdz tam finišam, kad tas liekas, tas ir tepat tās rokas tiepiena attālumā, tad, protams, tu esi vīlies. Un tās pirmās manas emocijas bija tādas, kad es biju vīlies. Bet, zin kā, nebija citreiz, esmu redzējis, viena daļa norauj vispār roceni. Ja tu aizēji viens pats projām, tev savāc 3 km pirms beigām, tur nāca pakaļ 3 čaļi. Un tu norauj roceni tā, ka tev beigās arī vēl kādi 20 savāc, jo tu zaudēji vispār visu vietu. Kā bija tev tā sajūta, kad palikt ar viņiem kopā un tomēr vēl mēģināt? Vai? Jā, es mēģināju viņiem aizķerties. Tad vienkārši. Tas arī izdevās. Jā, tas arī izdevās, bet, es mēģināju vienkārši aizķerties un tad kā tur finišā. Negribējās noraut roceni? Ko negribējās? Tur jau... Nē, negribējās noraut. Tad labi, vienkārši citi jau vienkārši, tas jau drīzāk ir tas, kur tu morāli salūst. Tu aizgājis priekšā, tev savāc. Es domāju, ka Kristis jau ļoti labi parādīja pēc tam nākamās dienas viss, ka tur ir, principā, nebija... Kā bija iespēja, viņš bija projām. Cik otrivos tu biji? Un tik agresīva, man liekas, šitā tūre, kāda no tā izpildījuma, kāda bija šitā, tad es domāju, ka jau Eirosporta komentētāji jau tā arī pateica, kurš tur brauc projām? Protams, Neilāns. Pagad, tev izdevās arī uzkāpt uz tā... Aktīvākās dienas. Tajā etapā, kurš pacētais, tajā man izdevās. Kāda ir sajūta? Vajadzētu to krekli. Es jau varu tā pateikt, ka es jau otru reizi esmu uzkāpis. Jā. Tu jau es pirmā tūrē, kad es startēju pirmo tūru. Pareizi. Tad man arī bija. Bet pirmā tūrē tu vēl nebija kā jaunākais braucējs? Nebija. Bet es taču vecs. Es visu laiku skatos tajā listē jaunākais braucējs, un tas ir pārāk vecs. Jāskatās pensionāru listē. Nē. Jā. Labi, tā mums arī, varbūt ģirtam ir Dzintra kāds jautājums, kamēr es atrodu, bet mums ir arī jautājumi no dažiem. Mums bija vispār par to dienu, bez mazai. Kā veidojās šī diena? Start Tour de France principā ir diezgan pavēli. Ja tā ir dienas, tā kā otra puse jau vairāk. Jā, starts. Bez mazai tu no rīta celies un to reku diena sākās. Jā, es teikšu tā. Tas dienas plāns ir... tur nav nekas ļoti interesants, jo tur rēķini tu 3 nedēļas brauc. Šīs sacensības iet 3 nedēļas, un tev ir katru dienu viens tas pats. Un tas dienas plāns ir pa lielam, pat cik katru dienu ir tas starts kaut kādos 1:30, tad tu vari arī daudz maz ilgi pagulēt, un tev brokastis ir jāēd 3 stundas pirms starta, kas tajā gadījumā ir ap kādiem 10. Tātad tu vari mierīgi gulēt līdz 10. Kurš nu var nogulēt, kurš nevar. Bet es
kā jau vecs cilvēks. Nevar. Cīruls. Tās laika maiņas. Bet, jā, tas plāniņš tāds, kad uz tiem 3 stundas apmēram pirms starta. Tas arī atkarīgs, cik tālu ir jābrauc līdz startam no hoteļa, bet aiziet brokastīs. Tad iekāpjam autobusā, braucam uz startu. Aizbraucot uz startu, mītings, komandas sapulcīt. Visi izrunājam taktiku, aprunājam kāds etaps ir. Pēc sapulces ir parakstīšanās. Pēc parakstīšanās jau tur pats starts ir. Nobrauc startu, nobrauc etapu. Pēc finiša ātri viss lēdz dušā, pēd autobusā. Ledus dušā? Vai ledus dušā? Ledus dušā. Ledus dušā. Kāds arī ledus dušā lec. Bet pēd, protams, braucot jau, tas jau ceļā uz hotelu, autobusā pēd. Tiklīdz nonāc hotelī uzreiz masāžu, vakariņas, gulēt. Tā ir tā diena, un tā vienkārši 3 nedēļas no vienas. Tādā baigā robotā. 21 diena vienkārši viens un tas pats gan drīzāk. Kas lūdzu? 21 diena, jā. Viens un tas pats. Pilnībā viens pats. Es atceros pirmo reizi pēc savu pirmā džiro. Kad es nobraucu džiro, es godvārds atgriezos mājās, un man vajadzēja aiziet no manām mājām, vajadzēja aiziet līdz maniem vecākiem pakaļ mašīnai. Un es gāju pa ielu, un man bija tāds... Es nesaprotu, kas notiek. Es biju tāds pārsteigts, cilvēkiem arī ir... Kas šodien jādara? Cilvēkiem arī ir tāds ikdienas dzīves. Viņi iet uz veikalu, viņi iet uz darbu, viņi tādas lietas dara ikdienas. Es tā vispār biju aizmirsis. Jo tu esi tajā ritenī iekšā, un tu neko citu neredz, kā tikai ēdiens, ritens, masāžu gulēt. Tas ir viss, ko tu 3 nedēļas dari. Tāpēc tās pirmās reizes bija tādas... Nu, un viss tās sajūtas, ko tu esi stāstījis, kad ir tu arī šogad atsūtīji, ka šis posms bija, vienkārši tur, pilnīgi dūls tur. Un rītā viņš ir arī vēl viens atkal. Un tu atkal esi projām un... Jā. Bet kad tu mosies ar diemazai, es nezinu, es izturēšu, bet mazai, ne? Jā, tā arī ir, kad citreiz tev jau ir tik tālu viss jau, tu jūties jau, viss jau. Ir 2. nedēļa, tev, cik vēl tālu tu vari iet. Ir tāds vakars, kas ej gulēt, piemēram, es biju šodien atrāvienā, visu dienu atrāvienā, es pilnībā izsmācu vakarā gulēt, un es arī savu izbiedram saka rītā, dodiet man brīvdienu, man neko es varētu negribu darīt, un viss pietiek. Un nākamā rītā tu piecelies, un, braucam tālāk, jā, atkal, davai, mēģinam, Tādā ziņā arī tu ar katru posmu sev bišķiņu pārsteidz. Cik es gribēju prasīt vēl tieši par sacensībām to virtuvi, ja? Cik precīza tev informācija rācijās nāk no komandas mašīnas? Viņi tā kā vairāk tā kā arī no televizora skatās, ja viņiem ir kaut kāda cita informācija? Viņiem ir sacensība radio, kur komisārs brauc tieši gan aiz līderiem, gan aiz peletona, teiksim, galvenā peletona, no tā viņiem nāk informācijas. Plus viņiem ir televizori mašīnās, kur viņi šo visu to pārraidi redz, un no turienes nāk informācija, plus no mums pašiem nāk informācija. Mēs komunicējam ar mašīnām un nododam informāciju. Vienkārši par to domāju, tas pats etaps, ja... Kur tev pietrūk mazliet precīzi deva informāciju no komandas, cik tu tālu esi, cik tev sekotāji tev ir? Jā, tur bija. Ko tu taču laida tur? Tas jau bija tas mirklis, ka viņš rāva lejā pa kalnu, ka to palaida arī ar Aerosportā palaida. Nē, jā, tāpēc es sakot, viņš jau Aerosport neredz, cik komandā, informē aktīvi, kā saka, vai nav tā, ka brīžam, kā sakot, tu domā, man bišķiņ vairāk vajadzēja to informāciju. Ja, nē, tur bija tā, ka tieši tajā, ja mēs runājam tieši par to momentu, tur bija tā, ka man vienmēr likās, es to rācīt, lai es izraušu ārā no ausis, jo tur bija ļoti daudz informāciju, varbūt, kad pārāk daudz tā informācija bija, godvārds. Jā, tur pāris moments ar Aerosportā pieslēdzās jūsu komandas, kā saka, jā, jo man liekas, tur tie ap 2 čaļu mašīnā, viņi arī bija tādā haipā viņi bija, kad iepriekšējā dienā bija Uts uzvarējis, un tad viņi tikai rāca, mēs varam vēlreiz, tu uzvarēsi, un tikai brauc. Bet, tas ir kā, kur reiz palīdz un nepalīdz. Tu tikai brauc. Jā.
Zini, ko es skatījos arī tajā filmā? Jūs arī uz trenažieriem atsildaties, vai ne? Pēc gongas. Es skatos, vienkārši tur džeki beidz etapu un mačīja vēl uz trenažieriem. Jā, protams, nevienmēr. Bet ir etapi, jā. Un iesildaties arī kāds? Nu, arī nevienmēr. Neskaitot Rozģēvu, protams. Ja pieņemsim, ir burtiski... Nu, es teikšu tā, pagaid. Raisniečaļi. Iesildās. Galvenā starts ir raisniečaļi. Sprinter. Iesildās, jā. Es personīgi arī reizēm iesildos, bet tad es arī apskatos, cik garš ir neitrālais starts, ja tur tiešām ir tā, ka neitrālais starts ir 2 km un uzreiz mums ir 7 km kalns. Tad jā, es iesildīšu. Nu jā, tu jau zināji, ka tev ir neitrālais. Bet ja tur neitrālais jau 10 km un tad... Bet tev jau, man liekas, ka bija 7 etapi ar ģelku no sākuma uzreiz sāk. Nu, iesildījies. Katrā gadījumā, cik varēja redzēt, ja nav viegli aizbraukt atrāvienā. Gonkā, kas ir, tas arī tāds, tie, kas skatās, es nezinu, vai visi skatās no starta to gonku, bet gonkā ir kaut kāda, kā kurā, tajā etapā, bet ir kaut kāda 3 posmi ir sākums, kas ir viena gonka? Jā, tātad reāli tajos posmos, kur ļoti daudz zina to, ka šis varētu būt tas atrāviena posms. Tad es vienmēr saku, ka tādos etapos ir 2 gonkas. Pirmā gonka ir tikt atrāvienā, jo tas vienmēr aizņem. Tādos etapos aizņem kādu stundu, pusotru, lai tiktu, kur vienkārši tu pilnā klapēji. Tad tā ir pirmā gonka, ja tu tic tajā atrāvienā, tad tas jau vēl ir apmēram, tu esi vinnēs jau to sākuma gonku, un tad pēc tam sākās tā īstā sacīksta par etapu uzvaru. Bet principā, tā, no malas, es saku, es to virtu īsti nezinu, jūs principā aizbraucat atravenē, un tā varēja redzēt. Tur ir, pieņemsim, jūs esat 8 čaļi. Es jau no malas uzreiz paskatos, reku, jums tur ir viens liekais, ko visticamāk, kad nelaidīs jūs to atrāvienu tikai tāpēc, ka tur ir viens čalas nepareizais iekšā. Tu domā dēļ ko vērtējumu? Jā. Tad jūs viņam nevarat Nē, protams, kad ir tāds, godvārds ir tādas situācijas. Un es pat teikšu, Covid gadā, man pirmā tūra, mums bija informācija, tajā dienā bija Ala Filips, bija dzeltenajā kreklā. Mums bija informācija, ka Quicksteps pateica, mēs šodien gribam palaist atrāvienu. Mums neinteresē. Un mēs aizbraucām 4. projām, vai 5. nepateikšu precīzi. Mums atvilgās viens līdzi, kurš bija kaut kādu pusotru minūti no povērtēja. Un Quicksteps vairāk mums nelaiž. Viņi mums tur 3 minūtes, un mēs nekur netiekam tālāk. Mēs vienkārši karājamies viņam priekšā 3 minūtes pelotonam. Quicksteps dabū mūs ķert, tāpēc viņš pārāk tuvu kovertējumam ir, un mēs to čalu runājam, kad vecīda vai, tad vispār beztoks ir. Vienkārši tērē enerģiju, un kādi mums tāpatās noķers. Jā, bet man komanda liek, man šeit jābūt jābrauc. Bet visi to saprot, ka, ja tu te būsi... Principā tur ir baigā matemātika ar visu laiku. Jā, tas ir tādi brīži, un ir tādi momenti sacensībās un gonkā, un, protams, kad mēs savā starpā runājam, bet... Labi, šis ir, vai tu gribi, es zinu, tu man esi atbildējis par... tu esi gribējis būt, tu gribi būt GC čalis kādreiz? Vienkārši no jautājuma tas, ka par to, piemēram, nevis vai tu zini, vai tu vari vai nevari, bet to stresu tu būtu gatavs. Tas ir reāls stress. Es vienkārši skatījos to, visu to tur ir līdz Razdelkai, ir tur nerviem, ja jādzer zāles ir. Protams, kad es gribētu. Tu jau brauc pēc rezultātu. Jā, bet tas stress. Bet tā ir citādāk. Ir atšķirība noteikti. Ir tā, piemēram, ja tu aizbrauc uz gonku, ka tu cīnies pēc etapiem, jā, tad ir mazāk stresa noteikti. Un vai tu brauc gonku, vai tu cīnies par GC? Jā, tās ir 2 nesalīdzināmas lietas. Vai ne? Jā, protams. Jābūt. To sporta ziņās vajadzētu tā kā zināt. Jā, tas lai nav tas, ka šodien nekur Kristis Neilāns finišēja tur. Jā, 20. Sporta studijā pateicu, ka tev jautāja, cik tu atpaliki, tu tev tur kaut tas, sporta studijā bija sižets pirms pasaules čempionu, un tev tur teica, nezinu, tu kopērtumā finišēji tur šogad 59. Un kad tu atbildēji, tas baigi neko nemaina 59. vai 79. vai 100. Tas tev neko, principā, tavā variantā tev tas neko neizsaka. Jā. Nē, tas ir tie cilvēki īstenībā
šis sniegums šogad, kas tev bija Tour de France, es pats ļoti daudz cilvēku zinu, kuri pievērsušies tieši skatīšanai, tieši tādēļ, ka tur Eurosports vienkārši visu laiku uzsprāgs no tā, ka mēs redzam, kas tur darījās. Ja? Un tad arī man tieši personīgi cilvēki arī ir zvanījuši un prasījuši, un, lai paskaidro, kā tas ir tā, ka, tā kā Arvis jau teica, ja, kā tu vari būt atrāvienā 3. un pēc tam finišēt 100. Ja? Un tai pašā laikā arī daudz cilvēku nesaprot, ka tajās etapos, kurš ir sprinta etaps, ja, kad tavs uzdevums ir vienkārši tā diena pēc iespējas vairāk palīdzēt pirms kaut kādiem nozīmīgiem kalniem vai pagriezieniem izvest savus komandas biedrus priekšā, un tev nav absolūti svarīgi, kurš tu finišēs 100. vai 26. Maksimāli sataupīt spēks nākamajai dienai, un tas ir tavs dienas plāns, teiksim tā. Jā, tā ir tā noteikti tāda, man liekas, tā blakslieta, ko līdz galam nesaprot. Piemēram, tev šogad savā gadā tajā tūrē, tev bija tavi etapi, kur tev bija svarīga vieta finišā, kurš tu esi, pareizi? Bet tev galīgi neuztrauc tas, kura vieta tev pēc tam būs iespējams kopvērtējumā. Un bija dienas, ka tev arī neuztrauc, kura vieta tev ir finišā, jo tu zini, ka šī ir tā diena, kuri varbūt jāpārdzīvo, vai šī ir tā diena, kur tu palīdzi, es nezinu, Pēterim tik līdz finišam, lai viņš uzvar. Vēl kā tiek aprēķināts etapā limits, laika limits? Procenti. Tev ir bijis kādreiz, kad liekas, ka nebūs. Bet tie ir tādi kaut kādi noteikti procenti, ja komisārs vienkārši izdomā, šī etapā būs šitā. To var pajautāt. Nē, man liekas, ka... Pēc finiša, pēc tā cilvēka, kurš nofinišē ir kaut kāds procents, ne? No pirmā uzvarētāja, bet kāpēc man liekas, tas baigi negrib samelot, bet tur ir kaut kā, kad vienkārši parastos etapos ir kaut kādi tur 11%. Bet piemēram, tu brauc etapu un tu esi grupetā. Jā. Un jūs startā jau nezināt, kāds būs tas limits. Piemēram, tur pusstunda. Es nezinu, ne. Jā. Bet, ir bijis tā, ka vienkārši tu esi tajā grupetā un čaļiem pasaka, karoču 15 minūtes. Ot, rekur ir īsmā viens tāds taktiskais, kas arī ir ļoti, neteiksim, bieži novērots, bet piemēram, ir komanda ar sprinteri. Pieņemsim, īsmā tas ir piemērs arī no pagājušā gada no Tour de France. Kvikstepam Jakobsens. Jā, es skatījos tieši, tas bija tas, kur parādīja. Jā, ir kalna etaps, aiziet atrāviens 20 čaļi, GC komandas, konvertējuma komandas pasaka, mēs mums laižam, tur labākais no tā atrāviena, tur labākais konvertējumā ir stunda aizmugurē, mēs viņus varam neķert. Un viņus palaiž kaut kādas 11 minūtes. Reāli tas nozīmē to, ka tam Jakobsenam, viņam jau ir 15 minūtes jau priekšā grupai. Es zinu, viņam limits samazinās. Un tāpēc tas Kviksteps, viņi iet ķert to Latviju. Kaut gan viņiem pēc idejas neinteresē. Viņi iet uz etapu šodien, ne viņi ko, bet viņiem vienkārši jādabū. Savus čalus limitā iekšā. Viņam ir jādabū, viņiem tas atrāviens jādabū tuvāk. Lai tas laiks būtu limitā. Saprotat? To domu. Ja sanāk tā, kad iebrauks kalnos, tas Jakobsens jau 5 minūtes jau sāk jau aizmurē no pirmajiem. Jā. Un tas nozīmē, ka viņam limits. Tas bija, man liekas, pagājuši, ka tas bija tas etaps, kur Jakobsens bija ļoti. Tur bija kaut kāds 15 sekundes. Jā, man liekas, ka tas bija tas etaps, kur viņi tur startā. Kā viņi tur griez, kad... Jā, es pagājušajā gadā man bija tā iespēja, kad es arī aizbraucu Tour de France klātienē, paskatījos, un tad es tieši to etapu arī atceros, kad viņš knapi iebrauc limitā iekšā. Tad jau tajā kalnā, kur mēs stāvējām, redzējām, viņam bija 3 čaļi riņķī, kas viņam ūdeni lēja virsū, un principā viņam bija 3 čaļi komandēti viņam, kas reāli viņu vilku uz finišu. Jā, bet iedomājies, viņu beigās palika, cik tur, es nezinu, Karač bija viens, tajā seriālā, ja filmā arī rāda, viņi taču beigās komandu pasaka tiem 2 čaļiem, vai tiem 3, jau vai veči, mēs nevaram zaudēt 4 cilvēkus. Jā, un atstāv vienu, turos, tā sajūta. Bet pašam tu ir bijis tā, kad ir diena, ka tev liekas nebūs limitā?
Nu, labi, nevis to, ka tev vienkārši sūdīga diena, bet tā, ka tu esi grupetā, kad jāsāk. Man ir ļoti daudz sūdīgas dienas bijuši, bet to es tiešām vai tāds visiem. bet man ir pa visu šito, nu, pa visām šitām, par Giro un pa Tūru ieskaitot, man ir bijusi viena reāla diena, kad es sapratu, ka būs tū. Nu, bet tā pašā laikā tev sporta jūtos saka, viss mierīgi, nesteidzaties, viss kārtībā, bet tev pašam galvā tā doma, es būs tu. Bet tā, ka tiešām uz limitu nav sanācis. Un ja mēs par to vēl mazliet, ja, tad, nu, ja tu atceries savus pirmos gadus, kad tu sāki braukt, piemēram, pirmo džiriņu, pirmās grantūras, ja, peletonā, respekts, kā teikt, pa braucējiem, ja, nu, piemēram, kāda atšķirība tev ir, kā tu brauc pirmo džiriņu, un kā tu brauc tagad, nu, piemēram, tā uzvārdu jau zina peletons, ja, nu, kāda ir tā sajūta? Ir savādāk. Protams, ir savādāk. Sākumā tu jau neesi zināms un ar tevi nereiķinās un varbūt tev mazāk respektē, bet tad ar laiku parādot kaut kādus rezultātus vai parādot to, cik spējīgs tu esi, tad jau, protams, kad sāk. Nu, pēc tā viena etapa tev daudz, noteikti jau. Nu, tur follower nenāc klāt. Tur peletonā follower, tad, kad tu brauc projām, tad tev follower nāc klāt. Skaļas nāc uz ratu līdz Čals aizbrauks. Tas ir tā, kad tu celēs kājās, tāpatās šitas aizbrauks. Follower. Bet jā, protams, ir savādāk. Noteikti. Kad tu parādi. Bet tas arī tā kā ir forši, ja, un... Protams. To kā dūši pienāk klāt, pasveicināt. Piemēram, šogad Tūrē man sanāca ar Ala Filipu. Mēs tur tā kopīgi uzņēmāmies pāris reizes mēģināt izveidot atrāvienu. Vēl tas stāsts, kad mums sanāca kaut kādas pirmās 2-3 reizes sakritā, kad mēs esam atrāvienā un tieši mēs abi arī esam. Un līdz ar to viņš zina to, ka es esmu ļoti ieinteresēts katru dienu bez maz vai, nu, kad ir tie īstai etapi braukt atrāvienā, un es arī zinu to, ka viņš ir ieinteresēts. Un tad vienu dienu tur tas viss bardaks notiek, tur startā, tur mēģina visu atrauties un tikt atrāvienā, un es tikai dzirdu viens tur tādā franču akcentā aizgarē man kliedz. Un es paskatos, un Ala Filips, man viņš tāds. Braucam, grib braukt. Es saku, davai, braucam. Jā, tikai saku, kad davai tur. Ok. Šitas iemučies, ņem pakaļ, un tad mēs zin, kā kopā sastrādājamies. Un tādā veidā. Un tas nebija tikai viena diena. Nākamā dienā es pie viņa aizbraucu. Nākamā posmā es jums saku, jau davai, vecais, braucam. Ok, braucam. Un tad mums izdevās kaut kāds, es teiktu, kad 3 reizes mēs bijām tie, kas izveidoja to atrāvienu. Tikai tāpēc, ka mēs tā kā komunicējām viens ar otru. Un tad tāds... Tas bija tāds, nu, tu zini, tāds braucējs, tas bija tāds foršs brīdis, un tāpat tās arī pēdējā etapā jau uz Elizējas laukiem. Kad tur tā viss, tas cirks tur notiek tā parāda, tad man piebrauc viens no muguras, uzsits uz roku uz muguras, un saka, man bija gods ar tevi kopā šajā Tūrē braukt, un es pastāstu, tas ir Ala Filips, mēs jums saku, vai cik tev bija gods vai man bija gods, nu, come on, jā. Ne, nu labi, ja paskatījās, es saku, man vispilgtāk atmiņā palika tas etaps, ja, nu, kurš mazliet neveiksmīgi beidzās, bet kā tu vienkārši tur brauci tais atrāvienos un vienreiz mēģināji no starta otrais, trešo reizi, un tur bez mazā apskaties, nu, es nezinu, tur 10 mēģinājumi, un katrā tu esi iekšā, un tās reakcijas, nu, tas bija tik jaudīgs etaps manā skatījumā. Tur bija zmut nolika, vai? Par to mēs nerīdam, bet tu man, lai mēs nerunājam. Ne, tas, nu labi, līdz tam vienkārši, nu tas, nu, es karīgi, sanāca tieši tajā mirklī bija ieslēdzis, es skatos man ārts, teikt, uzšāvu, un tā bija tāds vienkārši sekundi, vienkārši želējumu karājāt mutē. Jā, es tajā brīdī, jā, es domāju, paņemšu želējumu. Es no tā domāju, ka tev, es domāju, nu, baigā pārliecība, ka, nu, tie nav nekādi čaļi no citas planētas, ka, nu, reku, viņus var pieveikt. Jā, es saku, vispār tā Tūra kā tāda, man liekas, baigo tādu, kā to nosauc. Būsta dabūja savai?
Nebūs tu, bet es sāku ticēt sev. Nu, tas ir tāds būs pašam sev, ka tu vari izdarīt kaut ko. Galvā kaut kas ka tev nesanāks, Ko te esi? Nu, apmēram, zin, kā tas sapnis ir, kad varbūt tu varētu kādu dienu tur cīnīties par uzvaru etapā vai kaut kas tāds, bet šogad, kad tu reāli es tik tuvu. Pēc tā etapa, kur es biju jau tik tuvu, tai uzvarēju, kas palika 4. Nu, tagad es varu pateikt to, ka točni es ticu sev, kad es varētu to vienu dienu izdarīt. Vai tas notiks? Es nezinu, bet es ticu sev. Nu, šis gads iedeva arī tādā kopumā noteikti tādu, gads jau vēl nav beidzies. Sezona nav beigusies, bet šīs te dažas tās spilgtās performances iedeva to, ka tu saproti, ka ir vēl kur tā kā iet uz priekšu. Jā, noteikti. Kad tu redz, kad ir tas burkāns daudz cilvēku nekā liekas. Jā. Labi, man ir viens jautājums, ja mēs par to runājam, es laiku jau pārējie jautājumi ir par citām lietām. No viena, kas ir uzdevis cilvēks, neatceros vairs vārdu, bet kāds interesants atgadījums no Tour de France. Varbūt ir kaut kāds nesaistīts pieši ar braukšanu vai ar braukšanu, vai kaut kas tāds, kaut kāds interesants notikums. Es domāju, ka ja visu spētu atcerēties, tad tur var daudz ko sarakstīt interesanti, bet es varu, vienīgais, kas man šobrīd ienāk pirmais prātā ir, es varu pastāstīt no tādas komandas iekšienes, kad mums, vakarā mums uz istabiņu atnāk tur apstaigā komandas dakteris, tur sporta direktors atnāk aprunāties par dienu, par rītdienu, tāpēc, saka, dakteris atnāk, uzprasa, vai viss ir veseli, visiem viss kārtībā, vai mazums kaut ko uz nakti vajag, vai kaut ko, un tad brīdis moments bija tāds, kad dakteris saka, tu zini, kāda nakts man bija pagājušā nakti? Es saku, nezinu. Viņš saka, bļāvien, es guļu, man 4:30 viens bungājas pie durvīm. Satais durvis, braucējs priekšā. Un viņš panikā. Es nevaru startēt, es šodien nevaru startēt, es nevaru braukt. Un tas dakteris pildībā nesaprot, kas notiek. Un tas dakteris jau prasa, lai izskaidro, kas par situāciju 4:30 no rīta. Un šis saka, ka viņš ir gājis gulēt un nevarēs atrast tavas aizbāžas. Viena ir atradis, otra nav atradis. Un viņš izdomājis, ka viņam vajag abas. Un viņš izdomājis to vienu, paņem pārgriezt uz pusēm un iebāzt katru pusi. Katrā ausī. Un viņš var pamodies un tas viens nav vairāk. Tas ir degunā jau. Viņš domāja, ka ausi ierīja. Viņš panikā, viņš skrien 4:30 no rīta pie komandas ārsta, un tad jāsa līdz 6 rītā viņam akšķirēja žārā. Viņš reāli bija iekrits iekšā. Viss, jo, un tad es domāju, protams, es sāku, kurš tas bija. Man ir aizdoma, kurš tas bija. Viņš man saka, es tev neteikšu, es tev Parīzē pateikšu. Bet tās arī aizmirst pajautāt. Tas čals ir izģirkāt augs. Bet tas ir, tas tāds mazs tāds. Tev vajadzēja jautāt, kurā ausī, un tu skatīties, kuram rācija pārlikt uz otru. Nē, es nesaukšu vārdus, bet man liekas, ka es zinu. Tātad mums ir paliek vēl 7 iespējas. Protams. Bet es vēl liekas zinu, un es pat zinu, kur viņš pazaudēja to savu otrā uzbāzi. Tāpēc es varbūt pat zinu, kurš tas ir, bet vienalga, tas ir tāds, kā mums arī nodeja ikdienišas kaut kādas lietas, kādas problēmas, un tas bija tāds. Šis bija labi. Tā, mums ir mans un Ričarda jautājums, ko varbūt pašās beigās mēs uzdosim. Bija viens, kas redzams Krista velodatorā sacensību laikā? Tas ir domāts droši vien, kad kāda ekrāna, ko tu skaties, jaudu, pulsu. Man ir karte ar trasi, vēl plus, kur tu redzi reliefu, augšā lejā, un distance līdz finišam, un nobrauktā distance. Tu neskaties ne jaudu, ne ātrumu, neko. Es varu pāršķirt. Jā, skaidrs, ka var. Varu pāršķirt. Bet reāli neskaties. Bet reāli, ja piemēram, tur ir brīži, kad varbūt kalnā es vairāk paskatos. Tā kā, piemēram, bija tas posms, kur tūrē, kad es viens pats aizbraucu projām. Beigās tad es uzslēdzu jaudu, jo man bija konkrēts skaitlis galvā, kuru es gribu tā kā noturēt. Galvās, lai nenokrīt.
tad tādā mirklī varbūt es uzslēdzu jaudu, bet tā man ir tikai karte un ar distanci. Ok, labi. Tas droši vien tāds, tāpēc mums, kādiem amatieriem ir tāds, galvenais nebrauc sarkanā, tad, zin kā, būs beigts diezgan ātri. Grūti jau nokontrolēt, tu brauc sarkanā vai ne, jo tu jau brauc līdz pelotonam, vai arī, tā jā. Ka mēs uz Mārtiņa jautājumu mēs atbildējām, jau tu atbildēji. Kristi, cik laicīgi sāk gatavoties šī gada tūrē un kādas bija sagatavošanās procesa izmaiņas? Tas mums ir. Mēs izrunājam. Principā, nesezonu, principā, kā jums ir oktobrī beidzās parasti, ne? Jā, oktobrī. Un janvārī ir pirmās komandas nometnes. Un cik vispār nometnes sanāk? Decembrī. Jā, tas ir individuāli. Labi, šī gadā, kad tu zināji, kad plus mīnus zināji brauc tūri. 3 nometnes. 2 parastās, un tad bija tā augstākā Andorā. Tev patīk komandas nometnes? Nē, godīgi. Kuras tev patīk no komandas nometnē? No komandas nometnē? Jā, es zinu, jums ir... Tur, kur Goldiņai Cezrots. Ir. Nē, godīgi, man patīk tās nometnes, kur ir ļoti maz cilvēku. Ja, piemēram, mēs esam tikai kādi 5 braucēji. Tādas, tu esi bijis tādā, jā? Jā, tādas man patīk. Tāpēc, ka nav bardās. Jā. Un viss ir ļoti vienkārši. Tik līdz jau ir vairāk cilvēku, tad jau sākās. Viss kipišs un vienam vajag apstāties, vienam tas ir loģiski. Šis un baigais bardās. Bet kopēji man patīk labāk, ja es pats pa savam. Ok, ātrais jautājums. Tu Gironā, tu treniņus brauc kopā ar komandas biedriem vai ar citiem braucējiem? Jā, bet neregulāri. Jā. Man ir treniņš aizpildīts ar intervāliem, tad man vienkāršāk ir aizbraukt pašam, un es pats izvēlos maršrutu, es pats zinu, ka es tajā kalnā uztaisīšu to, tur es uztaisīšu to. Tā kā tādās dienās es necenšos atrast savu kompāniju, bet ja jau ir garš treniņš un pat tīra braukšana, kad tu taču zini, kad būs ļoti garlaicīgi, tad mēģina atrast kaut kādu kompāniju. Kāpēc tu spīdzini man tad kuldīgā? Kur es tev spīdzinu? Tu vari paņemt un braukt savus intervālus viens pats? Man nav intervālu. Labi. Tad tavas pirmās domas mentāli, tad, kad jūs apstādināja pasaules čempionātā dēļ tiem līmes ostītājiem. Jo tā rakstīts uz tiem līmes ostītājiem. Tie, kas ir pielīmējušies pēc ceļa. Kāds bija tavs domas, nezinu, pirmās emocijas? Jā, pirmās emocijas. Kā jūs bijāt jā. Mans pirmās emocijas bija, es beidzot varēšu apstāties pačurāt. Man tā vajadzēja čurāt. Es nezināju, kas tur notiek. Es tikai redzēju, ka tiesneša sakšniem karogiem rādā. Balli ir beigusies. Es zināju, ka kaut kas notiek. Man bija pirmā doma. Pačurāšu noskaidrošu pēc tam, kas notiek. Es lasīju, vienkārši Vanderpūlis skrēja uz kādām mājām kakāt. Jā, kaut kas tāds. Jā, tur viņš ir. Mums Latvijā arī mēs nepatās krūvos. Viņš jau pēc tam teica, ka pateicoties tam viņš tik vinnēja. Jā. Bet iedomājies, kā, beigās saprat, cik ilgi bija? Stunda vairāk. 50 minūtes. Bet kāda ir sajūta, kad tev tur bija tā, ka mums bija viens no otru, tas īrs, tam arī kaut kas ar vēdru aizgāja postā, viņš tur ņēmās un skrēja un meklēja toaleti, nevarēja atrast, viņš tur krūmos aizgāja. Un tad mēs tur, mēs īsti nezinājām, cik ilgi stāvēsim, mums pateica, tur kaut kāds 20 minūtes no sākums pateica. Un reāli mēs tur bijām tā kā apšlaps un tad mēs ielecām kaut kādi, mēs trijotā, kaut kādi 3 čaļi ielecām tur pie komisāra mašīnām. Uzslēdzām pečku, uzgriezām rītīgi, lai ir tik silts ir un sēdējām un mēs viņam atradzam beņu tur tādu iepakojumu tādām kūciņām, tur tās mēs tur visi norījām viņam tas tur ārdījāšies, jūs mans pusdienas un to ēduši. Un mēs tur pārsvējušies, tad tās mēs tur noēdām, jo es nezināju, kas vispār notiek, cik ilgi, kad atsāksim. Bet arī no tā sportiskā viedokļa, kā tu esi aizbraucis projām, tu jau esi šancējis, tu esi bijis ritmā, tu esi, labi, ne tikai iesildies, bijis ritmā, gāzējis, tagad viņš nomet pilnībā mierā, un tu pat nezini, kad nekad atsāks, un tev tikko kā atsāk, tev atkal jādod mizā. Zini kā, tas bija baigi tālu no finiša. Tas vēl bija kaut kāds 170 kilometri. Tur nekas vēl pilnībā nesāka, nenotikt, tur bija tikko mēs bijām
dabūjuši to lielo laika starpības starp pelotonu. 8 minūtes. Jā, mums tur vēl nogriez to laiku. Tas gan bija, pēc televizora skatoties, izskatījās, ka nebija precīzi apakaļ, nepalaid. Mums pateica, mums reāli 2 kilometrus pirms apstādē, mums parādīja 8 minūtes motas. Labi, ok, tajos 2 kilometrus viņi tur varēja sadzēst kaut ko, pieņemsim. Mūs apstādināja, atskrēja viens no kaut kādiem tur, kas tur atrāvienā bija, man liekas, Austrāļas sporta direktors. Viņš atskrēja, viņš pateica, ka pēdējais laiks, ko mums tikko ziņoja, bija 7 minūtes 20. Ok, kaut kur tās 40 sekundes varbūt tajos 2 kilometrus tu pazud, viss kārtībā. Komisāri mums pateica pēc tam, kad mūsu laiks bija 6.50. Un beigās viņi mūs palaida, viņi teica, ka būs 6.50 laiks, ka mūs palaida. Beigās es dzirdēju, ka pelotons esot palaists, ka bija 5.50 vai kaut kas tāds. Vai 5.55. Viņi nogriezt. Normāli, 2 minūtes. Jā, kaut principā, kas tāds. Tas, es domāju, ka arī varēja ietekmēt tālāk. Tas varēja ietekmēt. Viens apels klāt. Mums ir viens apels klāt pilsētā. Tas nozīmē, ka vēl mazāk cilvēku mums piebrauk no muguras klāt. Jā. Tāds, kādā ziņā bardaktas uztaisīja. Tas viss tie līmētāji pie asfalta, kas vēl protestēja. Bet man no tāda, man netur kaut kāds stress, nekas, es tur... Kā no organizatoriskā viedokļa ņemus pēc profiem? Pēc pasaules čempionāta. Tā ir kā no organizatoru vaina? Nē, mums vienkārši bija arī visādi tāds, it kā būtiski, nebūtisks kaut kāds tāds. Tu globāli runā par vispār par to, kā norganizēts. Šis, man patīk tā ideja atvest visus velosportus vienu vietu. Loģiski, ka tas ir šausmīgi tā ļoti liela publika, daudz sportisti. Tas viss pasākums ir sarežģīts un tur noteikti ir daudz lietas, no kā viņiem nāks tevs ir jāmācās, bet ir lietas, protams, kas piekliboja, tāpatās arī tur trasē cilvēki kaut kur pēkšņi šķērso, kaut ko skrien, kaut kas tur kaut kas notiek. Tādas sīkumi. Bet pa lielam man liekas, ka bija ok. Nē, man arī no tā likās, ka bija baigi labā izlase. Man liekas, ka jūs baigi labi sastrādījās ļoti pareizi taktiku un bija baigi feini skatīties visu. Un es domāju, ka tas rezultāts arī vienkārši nav pa ko. Nē, tiešām. Man liekas, ka... No izlases puses, nē. Jā, no izlases puses taču nē, tur viss bija tiešām super. Un man liekas, ka tik ļoti profesionāli tas viss pasākums ir. Un vispār šos pēdējos kaut kādus jau 2 gadus, man liekas, pēdējos 2-3 gadus, man liekas, kad mēs esam kā nācija, kā izlases, mēs esam tik lielu soli spēruši uz augšu. Un, man liekas, tas arī ir tas, kāpēc tas rezultāts arī katru gadu paliek vien labāks un labāks. Jā. Labi. Tā. Cik braucēji no jūsu komandas ir bijuši uz vēja tuneli? Tu esi bijis pats? Jā. Cik braucēji? Labi, neteikšu visi, bet... lielākā daļa. Jā, lielākā. Ko? Tu braucēji priekš? Individuāli braucējiem, priekš tačkas. Jā. Tas nav pārsvarā? Tas ir pārsvarā, jā. Parasti pārsvarā brauc daļa individuālā, un plus tad pie reizes notestē kaut kāds materiāls. Jā. Tur tādi ir šādi ir. Grupas vēl arī tu uzsēdi, tas ir vienkārši standarta iet jau no gadiem, ko tu tur esi uzlicis? Grupas, uz grupām uz šosejas, parasti šosejas velosipēdu mums taisa uzsēdes ne vēja tunelī, bet mums brauc speciāli čaļi par uz nometnēm. Ir konkrēts, ar ko mūsu komanda sadarbojās. Viena klīnika, kuru tev sasprauž visus vārdus, visus tos, un tādā veidā skatās, kā tu sēdi rītdien. Bet ir tev pamainīt grupu? Uzsēd? Jā. Labi, tačkai tas ir skaidrs, ka ir pamainīt, bet grupai tev ir baigi pamainīt? Parastam. Rodreiz. Mēs vispār katru gadu kaut ko. Mazliet. Tur bet, nav nekas jā, tev jau, principā, ja katru gadu, labi, ok, ne katru gadu, bet, principā, ja tev nomainās tehnikai jauns paudzes rāms vai kas, un tad visticamāk arī tev jāpamaina kaut kas. Es saku, tur kaut ko minimāli, bet es teiktu tā, ka, piemēram, šitos pēdējos gadus, kad mēs uz faktoriem esam, tur teorētiski neko nevajadzētu mainīt, bet mēs mainījām tīri man kaut kādas personiskās
teiksim, tās ir tavas vēlmes, vai tas ir tā kā komandas novērojums, vai kā, no kā tas nāk? Tas piemēram, mēs tagad mainījām dēļ manām personiskajām vēlmēm, ko es pats jūtu uz riteņa. Viņi, pieņemsim, čaļi pasaka, rekur, šitā tev ir jāsēž. Jā. Bet, ja man nav vērti, es pats sēdu, es tā nesēdēšu, es sēdēšu, kā man ir ērti. Un tāpēc es viņiem arī cenšos stāstīt, kad runāt, vai arī tieši tā man ir kaut kāda trauma vai kaut kas tāds, un es nejūtos ērti, tad tādā veidā ir, kāpēc mēs kaut ko mainām. Ok, labi. Tad ir viens jautājums, kādēļ riteņbraukšana? Tas ir jautājums, ko es pats sev citreiz uzdotu. Tas ir jautājums, ko mēs visi darreiz uzdodam. Kādēļ riteņbraukšana? Un kādēļ? Es nezinu. Patīk braukt ar riču, kad ir sīkāks, mazāks. Bet kurā mirklī tu tā kā pats saprati, ka tas būs tas, ko tu varētu tā kā dzīvot? Nodrošināt sev dzīvošanu. Tas bija brīdis Mūrjāņa laiki. Tad tā kā izdomāji, ka tu gribētu. Kad es varētu turpināt savu dzīvi ar to sportu, jā. Ar šo sportu. Turpināt, teiksim, pelnīt savu iztiku. Jā. Jo pēc Mūrjāņiem man bija, es iestājos augstskolā. Un tad tur bija riteņbraukšana, paralēli augstskola. Un es sapratu to, ka es abus nevaru apvienot. Protams, ir cilvēki, kas to varētu apvienot, bet manā gadījumā es to nevarēju apvienot, un tad man bija bezmazliet jāizvēlās. Vai no es vienu nolieku malā un koncentrējos uz otru, vai arī, protams, otrā. Tad tajā brīdī likās, ka to riteņbraukšanu, zin kā, tu paspēs mācīties. Tu paspēs iet uz augstskolu, mācīties, ja vajadzēs, bet to sportu, tas ir tāds... Vai tagad vai nekad? Vai tagad vai nekad, un tāpēc arī noliku augstskolu malā un gāju pilnu banku uz to sportu. Bet, protams, es saku tad Mūrjāņa laikā jau bija tā doma, kad gribās. Kad gribās nokļūt tur augšā un saistīt to savu atlikušo karjeru, savu dzīvi ar šo sportu. Bet kāpēc riteņbraukšana? Traki izvēle, ne? Jā. Es saku, tur ir 100 vēl dažādi sporta veidi. Es nezinu, šahu spēlē. Lietas laikā. Jā. Smags sporta veids, jā. Ja sevišķi, ja tu pievērsies jau tādā līmenī brauc, es saprotu, ka mēs izrunājām, cik tas tev prasa, un ne tikai, kā saka, savu jau, tas arī ģimeni līdzi un viss iesaistītos cilvēks, lai tas viss būtu, tas ir, jā. Nē, zin kā, mēs braucām ar Andu, un mēs runājām, kad ir tā, piemēram, tagad šobrīd tev ir iespēja būt mājās, un ar visu ģimeni un tā, bet pa lielam jau tā ir tāda sportista dzīve, jebkurā sportveidā, kur tu būsi. Tu būsi, tā kā es jautāju, cik svētkus tu esi nosinājis mājās. Tu bieži vien tu esi projām tur Ziemassvētkos, un pat arī, ja piemēram, ja tu spēlē NHL, tad, NHL laikam Ziemassvētku sanāk, bet ja piemēram, tu spēlē futenē Premjerlīgā, viņiem ir Ziemassvētku laikā spēles, un tu neesi pie ģimenes. Piemēram, ja tu esi latvietis, tu esi klubā. Tur tā kā tā ir tava realitāte, ka tu varbūt... 9 mēnešus no gada pavadīja. Jā. Tas ir tā, kā es arī skatījos. Man ieteica noskatīties Cavendish filmu, ka viņš ar to savu čalu, kas viņam ir tas galvenais, tas ievilcējs čalis, ka viņš gadā ar viņu pavada kopā 280 dienas. Viņš gadā ar viņu ir kopā viesnīcās, nekā viņš ar savu sievi ir kopā. Tā kā, jā. Tev noteikti arī ir kaut kādi komandas biedri, ar kuriem gandrīz vai tu... tu nedzīvo varbūt, bet ir kaut kādi cilvēki. Jā, gan jau ir, ar kuriem ir labākas attiecības, ar kurām varbūt ir atsvešinātāks. Tā arī ir. Jūs tur arī pietiekam daudz, cik tur ļoti pazīstam, vai cik liela čomi tur ir viens otram tajā komandā, vai tur tā baigi nečamojas, varbūt atsevišķiem cilvēkiem. Uz Zimeni nebija atbraucis neviens.
Citi viņa gonkās. nē, protams, ka čomojās un viss noteikti tur ir vienkārši ar kādu ir labāks attiecības, ar kādu netik labs, tā, bet viss ir draudzīgi un es nevaru neviens likt klāt nepar. Jā, bet ir kāds braucējs, ko tu neesi šogad saticis? No komandas. Pavisam noteikti. Ir tā? Jā, toči. Katru gadu satiec decembrī? Jā, katru gadu tā ir. Katru gadu ir tā, ka tu, jo decembrī satiec nometnē. Un tad ir kaut kādi, neteikšu, ka daudz, bet kā 2 moši, kurus satiec nākamā gada decembrī. Jā, viņam ir pagardāts līgums. Vēl es gribēju viņu jautājumu uzdot. Kā ir tā attieksme komanda pieņemsim? Redz, ko tagad piemēram sezona vēl ir. Un ja tu kā čalis pasaki, ka nākamo sezonu startēs citā komandā, bet tev jau ir sacensības grafiks ir uztaisīts, ka tev vēl līdz gada beigām jāstrādā, jāstartēs. Vai nav tā, ka tur mazliet sāk jau novērsties vai kaut kā? Jā, varbūt ne visos gadījumos, bet es teiktu, ka tā noteikti ir. Un tas nav tikai gada otrajā pusē, arī teiksim, tādu maču, kā tādas sacensības kā Tour de France. Es pieļauju, ka arī ir tas, ka apmēram, ja tev komanda piedāvā pirms tūres, es neteikšu, ka tā notiek visās komandās, vai es nevaru teikt arī, vai tā manā komandā notiek, bet ir dzirdēts stāsti, un es tam ticu, ka tāds pavisam noteikti ir, kad apmēram, tev pirms tūres piedāvā parakstīt līgumu, un tu reāli esi čalis, kuram ir jābrauc tūri, pa lielam. Un, ja tu neparaksti, sorry, vai cik tu kaut uz tūri nebrauc. Bet ir liela nozīme noteiktam, vai tu paraksti pirms tūres vai neparaksti. Un visos aspektos, gan no komandas viedokļa, gan no braucēja viedokļa. Taču. Jā, tas ir... tas var iet... Tas var iet abos virzienos. Uz abiem virzieniem tas var iet. Pirmsim, nezinu, izstāvoties labi, es jau nezinu īsti. Bet, piemēram, es teicu, brauc tūri, un es nebūtu parakstījis līgumu ar komandu, un es tūri labi nostartēju, man ir lielāks šans prasīt labāk līgumu. Jā, labāk līgumu. Ja tu jau esi palicis vērtīgāks. Jā. Bet, piemēram, es pirms tam ar viņiem noslēdzu pa minimumu un nobraucu labu tūru, pats pēc tam ar ko es pirkstos. Bet varbūt otrā? Nē, tas jau vienmēr jau nevar, jo tu varbūt nebrauks tūri, ja tu nenoslēdz. Jā, tas arī ir iespējams. Jā, tas arī, tā ir vēl viena lieta, par ko ir tam braucējiem, vai vēl, ja tev ir jādomā, baigi arī jāstraglo, jāsaprot, tur ķipā riskēt. Un riskēt ar to, ka varbūt tev, tā kā tu saki, varbūt tu parakstīsi ar citu komandu un tev pēkšņi neliks uz gonkām, vai arī tev nepaņems kaut kādām gonkām, ko tu gribi, un kā parakstīt. Jā, jo arī tieši tā beigās arī, tur jau nav nevienam noslēgums, kad es, šobrīd ir kas augusts. Jā. Nevienam nav noslēgums, ka es jau diezgan ātri sakārtoju visu papīrus ar komandu. Es vienkārši negribēju teikt, bet es sapratu, ko tu vēlc. Katrā gadījumā tas nebija tūras laikā. Nē, bet labi, tieši tā, tas viss pa lielam pirms tūras. Jā. Bet, kas zina, varbūt, ja es negribu parakstīs, es varbūt nebūtu tūrā. Es par to arī gribēju teikt. Tā var būt. Un skaidrs ir tas, ka, piemēram, šobrīd, ja tu, piemēram, nebūtu noslēdzis un būtu braucis tūri, tad tu varētu, varbūt, iespējams, varbūt labāk līgumu, varbūt, nezinu, iespējams, varbūt uz gadu tikai. Jā, varbūt tikai uz gadu, jā. Es saku, to neviens. Es gribēju jautāt viņam, bet viņš jau nedrīkst atbildēt. Kur viņam būtu mīļākā komanda? Es pateikšu, kur ir manējā. Jā. Nezinu. Dziņša. Ko tā? Dziņa. Dziņa ir kāds jautājums? Uzreiz nē. Viņš jau šodien trenējā izjausīja. Jā, es jau visu paprasīju, jau brauc. Es jau visu zinu. Es visu zinu. Jā. Tad arī 10. Tad arī dejos. Piekāši jūs visus tos dejos. Mēs brauks. Jā. Pēc šodienas un vakardienas man liekas, ka tu esi atradis jauns ienaidnieks sev, kur negrib braukt nedēļā par tevi kopā. Es nepatīk papeldēties. Jā. Tas man patika, un arī kūciņš vai garšoja un kafiju, bet... Braucam uz jūru nopeldēties. Jā. Pēc tam... Cietās akabu un mājās. Uz mājām, izdzert kafiju. Jau, kad tu brauks uz lovu pārspēt rekordu? Nebrauks?
Nezinu. Es jau visu zinu. Labi. Kad tu brauc projām? Šobrīd tu vari atklāt, kas tev plānojās tēt? Kādi ir tavi tālākie? Mēs nobeidzam ar to, kas ir tālākais, kur mēs tev varēsim redzēt? Mani varēs redzēt, tagad līdz septembra vidum es palieku mājās, un tad es atgriezīšos iespējams, tas ir iespējams kaut kur Beļģijā uz kādām viendienas sacensībām, bet tad man ir Luksemburgas tūre, tā ir pēdējā daudzdiena šogad palikusī, un tad sezonas noslēgums ir Itālijā, tur tās klasikas tur. Kas sākās jau rudens klasikas viendienas. Viss rudens klasikas, un tad viss metam mieru štam gadam. Kas tev pašam tāds, ja nav baigais top secrets, uz ko tu liec tā kā? Es teikšu tā, man nav, es neesmu neko tur atķeksējis, tur konkrēti sacensību, kurus vēl tur šogad gribu, bet tas lielākais akcents būtu tāds, ka nākamgad ir Olimpiskās spēles. Jā. Un mēs esam ar punktiem diezgan ļoti tuvu, lai izcīnītu šīs 2 kvotas uz Olimpiskām spēlēm. Un tad tas mērķis vairāk ir tad mēģināt to visu sezonas otro daļu, mēģināt pēc iespējas vairāk šos punktus izcīnīt, lai nodrošinātu, lai mēs visiem kopā nodrošinātu šīs 2 vietas uz Olimpiskām spēlēm. Tas būtu tāds galvenais mērķis. Jā, jo Toms īstenībā šogad... Toms pagājušajā gadā ruči ārā šo pasākumu. Viņš ir baigi. Toms ir ieskrējies un šausmīgi tas prieks redzēt. Principā, ko teicu, tā kā Latvijas čaļi īstenībā, šogad vienkārši priecājos uz spridzinu visi, tā patās arī Eminuls, Jā, tiešām ir ļoti prieks redzēt. Kā tev izskatās šobrīd situācija ar tiem, kas, kaut kādā mirklī jūs beigsiet, un kāda ir situācija, liekas? Par jauno paudzi. Jā, ir kāds, kas... Par jauno paudzi. Kāds, kas jūs varētu... Man ļoti iepriecināja šogad junior rezultāti, ko viņi ir līdz šim parādījuši. Jau sezonas sākumā tā Grudjādzē, Polijas daudzdiena. Es pats esmu braucis 2 reizes un es zinu, ko nozīmē. Šī daudzdiena, un es nemaldos, viņi tur kaut 2 etapas vinnēja, vēl povērtēja. Tas ir labs rezultāts. Un tas bija tāds ļoti liels pārsteigums un ļoti liels prieks redzēt. Un tāpat tās tagad arī lasīju internetā, kad mūsu pavisam jaunie čaļi Austrijā, tajā ir Radjugentāurā. Jā. Tur arī puiši sitās pa top 10, pa top 6 vietām. Un Radjugentāurs, kad es biju jaunietis, atceros, tas bija kā jauniešiem Eiropas čempionāts. Tur bija viena no visspēcīgākajiem Eiropas jaunajiem braucējiem. Un ja tu tur arī jau rādīt tāds rezultāts, tad tas ir kaut kas jau vērā ņemams. Un līdz ar to man tiešām ir prieks redzēt, un es ļoti ceru, ka mums būs tā nākamā paudze. Tad jau labi. Kā citi jau vienkārši viena daļa runā, ka pēc... bet tas jau, man liekas, tāds standarts, jo tad, kad bija, tur runāja pēc Saramotinu un Smukuļa nekā nebūs, tad lēnām jūs iesākāt un aizgājāt, un tā kaut kādā mirklī runāja, pēc Nēlanda un Skuņa un Liepiņa, jau tad izskatās, ka būs balīti beigusies. Jā, saprot, baigi... Bet tas jau ir fakts, ko tur neviens baigi nevar ietekmēt, tu jau varbūt baigi. Nē, bet zini, kas ir baigais mīnus? Nenormālais mīnus ir, ka mums vairāk nav kontinentālā komanda. Neviena. Tas ir tāds rops, jo, kad mums bija šie Rietumu Delfīna, Rietumu Banka, bija tāpat Alfa Baltika, tā bija vieta, kur tu varēji vēl pēc tā juniora vecuma. 20 čaļi vismaz varēja. Jā, mēs braukājām pa to pašu Poliju, tepatās pie Eiropu, mēs braukājām Poliju, Vāciju, Slovākiju, Ķīnas, tas ir pietiekami daudz, pietiekami labas sacensības, kur tu vari sev parādīt, ja tu sev parādīsi, tad tas ir tas veids, kā tu vari tikt ārā no šī visa un tikt tālāk uz Eiropu, bet par cik mums šīs komandas vairs nav, tad tagad tiem jaunajiem čaļiem ir pēc junioriem, vienīgais, caur izlases, bet tās izlases sacensības arī, viņas ir, tas ir ļoti labi, bet viņas nav tā, kā viņas būtu, ja būtu kontinentālā komanda.
Ja tad kontinentālā komanda tu jau varētu dubult tāpat. Tieši tā, bet šobrīd ir tā, ka tiem junioriem, tiem puikām, ja tur bez mazai nav kontakti vai kaut kā tur nesaliekās un tu netiec ārā, tad tev jāpaliek ar bļāviens biķerniekos, jāriņķo tur, bet biķerniekam nevienam biķernieku neieš. Un tā ir tā lielākā problēma. Un būtu, es pat nezinu, vai nu būtu foršajā Latvijā kāds spētu uztaisīt atkal, kurš būtu tāds entuziasts un uzmeistarot šo kontinentālo komandu, vai arī vēl pat arī būtu labs variants, ja visas 3 Baltijas valstis sanāk kopā, uzbūvēt vienu komandu un paņemt visas 3 Baltijas, no visām 3 Baltijas valstīm braucējus. Jā, jau arī Rietumtelfonos brauc, arī Igaunīšu čaļi bija. Kaut kas brauc, tāpēc tagad ir Tartu U23 komanda. Kas ir vismaz jau kaut kas, ja tur viņi katru gadu cenšas paņemt. Vismaz ir viena Latvieša, viena Lietuvieša vai 2 latvieši. Jo Igauni jau no turienes viņi iet ārā, labi. Iet ārā, jā. Viņi tiešām iet. Un es saku, rietumos arī, kad mums bija rietum delfini, tad jau arī pa laikam, tur pa vienam gāja ārā braucēji. Pagad, Toms brauc rietumos? Jā. Viņš brauc, jā. Tu brauc, Emīls brauc. Toms brauc, tas pats Saramotins brauca, Flaksis. Visi, pa lielam jau, jebkurš gāja cauri vai no Alfa vai no Rietum, jebkurā gadījumā. Vai no abām? Vai no abām, jā. Vai no caur abām, jā. Bet tas, man liekas, tāds baigais rops. Mums tā jaunatnē ir. Bet... ja vēl pēc kādiem 10 gadiem neviens nebūs uztaisījis kontinentālo komandu, tad... ja tu būsi uztaisījis kaut kādu bļāviens, ja tu to savu šitiem Guinness rekordiem savam nedēļas mīšanām būs nopelnījis miljonus būs gados nosponsorēt, tad taisīsim kaut ko. Nē, es piedāvāju tev opciju, ka tu varbūt grib uztaisīt. Jā, tur jau ir tas mazliet, ka tur paskatās, tad ir, mums politiski visi mainījusies likumdošana, sponsorēšanas, visas lietas tā tālāk, un tas, kas bija ļoti interesanti, varbūt 5-10 gadus atpakaļ. Tas vairs nav tik interesanti. Tas vairs nav tik interesanti šodien, un tas viss ir grūtāk, un tur, tā kā Kristis teica, tad tur ir vajag jau, varbūt, kad sanāk, es īstenībā līdz galam nezinu, kā tur ir, vai tāda līmeņa Voltūras komanda, viņai ir pašpietiekama, vai tur tomēr tiek viss finansēts, ja, vai tur atpelnās viņa reklāmām un tā tālāk. Bet katrā gadījumā es domāju, viņi nav, viņi nenopelna neko. Nē. Pat ar komandas šefu runāju. Viņš pateica, ja jūs domājat, ka mēs tad taisam naudu? Nē, mēs tērējam naudu. Palielam, tev vajag kādu tiešām, kuram tas ir hobijs. Un... vai tie ir kaut kādi milzu lielai sponsori, kuri vienkārši savā ziņā ziedo naudu tev, un tu no tā izdzīvo. Tas nav biznes. Tas nav, kur tu... To ļoti labi redzēt arī, kā mainās komandu nosaukumu. Viņi mainās pēc tā, kurš atnāk un iedod vairāk piķi. Elementāri, jo, piemēram, tādā ziņā jūsu komanda jau, pateicoties jūsu galvenam komandas šefam, viņai visu laiku arī diezgan bieži priekšā palika. Un es domāju, ka arī nekad nenoņems no to Izraelu. Piekabinās klāt kaut ko otrā pusē, bet viņš vienkārši grib un bet arī viņam vienu dienu var būt tas brīdis, kurš pasaka, kad slēdzam iet to ballīti. Iespējams. Iespējams, jā. Var tā būt, jā. Tā. Labi, ka viņam pašam var patīk braukt ar riteni. Jā. Tur, šitie cilvēki jau visi ir fanāti. Itie braucēji, itie īpašnieki. Jā. Tā, mums tāda, mēs kārtīgi izprašinājām, man liekas, super garā. Arī diezgan plūstoši sanāca, ne mētāties, bet tā forši. Jā, tēma. Paldies, ka uzaicinājāt. Gan, ka mēs mēģināsim kaut kad vēl. Tad mums jāizdomā kaut kādā. Kad varbūt iesaistīt tev citā tēmā, varbūt, ka tur kaut ko amatieru līmenī bišķiņ tev pakonsultēt varbūt pa tehnikām tā tālāk, bet es domāju, ka šodien tā vispārīgi mums, domāju, ka baigi forši sanāk. Mums bija 2 lielas noteikti, tāda viena liela noteikti un tāda globāla un tad vispār apkārtējoši jautājumi par kaut ko. Jo man liekas, ka ir jau kaut kādi jautājumi, ko tev uzdod žurnālisti katru gadu vienu to pašu, un īsti maz negribējās varbūt to jautāt. Jā. Tā. Varēs iet paēst līdāt, ne? Cik ir pulkstens? Vēls. Tumšo regu paliek mums jau gaismas drīz. Suns jau staigā gar durvīm un meklē saimnieku. Un,
Neko. Mēs ejam paēst. Jā, novēlēsim Kristam sezonu kārtīgi vēl iegrieztā, lai Eirosports runā. Jā, paldies jums liels. Un paldies vēlreiz, kad uzaicinājāt. Un ceru, ka vēl kādreiz uzaicināsiet. Jā, jo jūs atbrauc tik. Nē, zin kā ir, visu laiku bija tā. Kad es esmu projām, tad man tikai saka, tev jānāk, bet tad, kad esmu šeit, viss klusē. Klusums. Neviens neko nesaka. Jā, mūsu var tā svarīgā sezona iet. Jā, zin kā, mēs jau zinām, ka tev tur, jā. Nu, labi, vienkārši mēs negribējām tev aicināt. Jā, mēs jau paši arī nerunājām. Nē, mums jau bija 2 mēnešu pauze, kur tad mēs tev varējām uzaicināt. Mēs tur nedēļa riteni brauc, tad otrs. Ko tu ar kaut kādu gongu vinnē, ne? Es kaut ko lasīju, kaut ko vinnē. Facebookā, ja? Sejas grāmatā kaut kas rakstīts. Šis te Gins Vēveris bija, labi nostartējis. Tā kā es domāju, ka mēs visi savu iespēju robežos kustamies. Jā. Kristis plāno pēc 10 gadiem dibināt kontinentālo komandu Trakais. Būtu valsts pēc 10 gadu griezumā. Jā. Mēs varbūt būsim uztaisījuši klubus kā bāzi toreiz. Savāk potenciālos. Jā. Nē, tās jau īstenībā mūsu tiem puikam jauniešiem visiem ritimbraukšanas sabiedrībai, ka tāda, kas pa lielam to visu to darīs, ja ne tie, kas to virtuvi visu zina un tā tālāk. Ja? Es domāju, ka mums Latvijā uz to iedzīvotāju skaitu, kas ir iedomājuši šitie čaļi, kas mums brauc tādā līmenī, ja, vienkārši. Varbūt, ja paskaidrs arī Kuldīgai jāsaņemās. Viņiem ir tādi čaļi. Labi, Kuldīgi. Mums tur nav pašvaldība, kā saka. Es zinu, smuļķojos. Bet, jā, es domāju, ka Kuldīgai mēs tikai ar paldies varam pateikt mūsu atbalstu visādos veidos, cik vien var. Pavisam noteikti. Cepuru nostiešām. Labi. Jā, davai. Jā, tiekamies rīt. Davai. Tiekamies rīt treniņā un ar pārējiem. Tukšu nav aiz uzliet. Jā, pārējiem tiekamies. Īsumā, jūs redzējāt manu Instagram bildi, mūs nofotografēja viss pie paparazzi. Tiekamies visi mūsu meeting pointā. Pilsētas laukumā pie kafejnītes. Uz treniņu vai uz kafiju? Čau. Vai uz treniņu un pēc kafiju? Jā, čau. 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 Čau.